Atcerieties, ja brīži pienāks, kad ir pavisam grūti, atcerieties tos video, ko mēs šeit skatījāmies Ziemassvētku vakarā, ko sūtīja jūsu ģimenes. Galvenais vēstījums bija kāds? Visi jums tic, visi mums tic, ka mēs varam. Mēs viņam esam labākie. Bet lai cik augstu jūs arī kāptu savās karjerās, jūs neaizmirstiet, no kurienes jūs esat nākuši. Šeit un tagad jūs esat tikai vienīgi pateicoties viņiem. Un viņi vienmēr būs aiz jums, lai vai kā jums iet, viņi kritīs un celsies par jums. Tāpēc ejam ārā un spēlējam, lai viņi var lepoties ar mums. Hopkins, of course, beat Canada in a shootout last year. Their first ever win against the Canadians. Canada had outscored them 41-4 in 4 previous meetings. By flipping, was on the side of the goal, chance to score! Did he get a stick on it? Because he got a skate on it. I know that much for sure. Video under review. Decision from the ice is no goal. Lēmumi arī, vēl vairāk lēmumi arī, ripas visas iet dziļumā. 1-1, 2-2, nav kur braukt, čip, man vienalga, man 0-0 šobrīd der, gribot spēlēt, neiedot. Mēs zinām, nu, tā ir realitāte, bet vienkārši spēlēt, mums ir iespēja, davai! McKenna feeds that down to Reshny, has a lane and shoots, scores! Reshny fires at home and Canada's got a 1-0 lead. Tagad atcerieties to, ka mēs skatījāmies atkal Ziemassvētkos, ko Mikus māma teica. Mēs esam visi šeit, tāpēc, ka mēs šeit gribam būt. Tāpēc, ka šobrīd mēs gribam būt šeit ģērbtuvē un gatavoties tam, lai iziet uz trešo periodu un salauzt. Bet dariet to, kas jādara. Squeeze that by Golevka. Golevka goes back across. Sarts alongside. Hyman save it up, score! Ross Boskaus ties the game with 1:58 to go. And it's deja vu for Canada against Latvia. Swings it back across for Nisa. Nisa shoots. That's blocked. Time winding down. Nisa double it. Fires again. Vasilevskis. Amazing. This game will go to overtime. Get back and run is McKenna. Looks back across. He scores! Kad es nestāvēšu uz galvu, tad mēs paņemam 1 punktu pret Kanādu. Ja mēs gribam uz augšu, mums jāskatās uz augšu. Mēs zaudējam. Bet tā bija cienīga spēle. Malači, mēs kapējamies, mēs ņemam 1 punktu, liekam kraikasē, bet mēs atbraucam šeit, lai uzvarētu, lai skaisti zaudētu. Es vēlreiz saku. Paldies par spēli. Jāizmirst šis vakars. Ir jauki paņemt punktus Kanādai, bet tad mēs jau pareizi sakam. Uzvaras ir mūsu mērķis, nevis skaista zaudējuma.